Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku jums būs Žana. Šodien pagatavošu šķiņķa želijā. Recepti atbalsta ķēdes LV. Man vajadzēja šķiņķis, sviests, piens, želatīns, milti un sineps. Sākšu ar to, ka želatīnu sajaukšu ar augstu ūdeni un būs jāuzbrieda minūtes 10. Tad sīki sagriež šķiņķi. Tāpat arī var paņemt desu, sagriezt arī tādu vārītu. Un katliņā liek sviestu, to izkausē. Pievieno miltus un apcep. Un atšķaid ar siltu pienu. Siltu pienu jāliek pakāpeniski, lai neveidojas kunkulīši. Nu, ja gadās tā, ka kunkulīši ir, tad var izkāst caur sietiņu. Recepti atbalsta internetu veikals ķēdes LV. Un, kad viss piens būs iejaukts, tad jāuzvār minūtes 5 uz lēnas uguns. Nu, ik pa laikam jāapmaiz, lai nepiedeg. Nu, un tagad pievienam uzbriedināt želatīnu. To izmaisa un ņem nost no uguns. Beigās pievieno sineps. Nu, protams, sāli. Nu, ar sāli jāskatās tā, ja šķiņķis ir pats ļoti sālīgs, tad, jāuzmanās ar sāli. Sineps, kā kuram jau garšo vairāk, mazāk var pielikt. Nu, šāds šķiņķis sanāk tādā piena želijā. Ļoti garšīgi uzkodi un viegli pagatavojami. Un neparasti, protams. Tāpat arī var pielikt kādus šipsniņus arī ar sieru, vai nu dzinteriņu sieru. Tagad šo masu liek formiņā. Un liek leduskapī. Uz kādām 2–3 stundām. Šādi šķiņķa želijā var pasniegt sagriezt uz maizī vai nu vienkārši kā piedevu uzkodi. Tā, nu pagāja man 3 stundas un lai vieglāk būtu izņemt to želē, formā
Formiņu jāiemērc karstā ūdeni uz dažām sekundēm. Tad, lūk, brīvi nāk ārā. Man atliek pateikt liels paldies par uzmanību, balso, seko, iesaki citiem. Uz tikšanos! Recepti atbalsta internetu veikals Ķēdes Savēja.